Labdien visiem! Es tiešām priecājos jūs šeit visus redzēt. Un šeit šodien būs pasākums, konsultācija punkts atnes savu problēmu. Un es gribu teikt, ka šī pasākuma mērķis ir tāds pavisam praktisks, kur mēs meklēsim atrisinājumus, atbildes uz jūsu jautājumiem. Un šeit nebūs noteikti nekādu lekciju vai par to, kā jābūt, vai kas ir labi un kas ir slikti. Un šie jautājumi noteikti ir daudziem no jums, gan biedrību pārstāvjiem, gan dzīvokļu īpašniekiem, gan jebkurai citai personai, kurai vienkārši ir aktuāli savas mājas problēmas un kurai rūp savs īpašums. Un es jūs tiešām aicinātu uzdot jautājumus, nebaidieties lūdzu, jo katrs jautājums ir visnotaļ svarīgs. Un jūs nekad nevarat zināt, ka citiem cilvēkiem arī šis jautājums var būt ļoti aktuāls, pat ja jums tas šķiet muļķīgs. Es aicinu visus cienīt viens otra viedokli, ieklausīties, runāt īsi un pēc būtības, jo mums laiks ir ierobežots šajā pasākumā. Dotam iespēju izteikties arī pārējiem, un ja uz kādu jautājumu mēs šeit nevarēsim atrast atbildi kopīgi, tad šo 2 dienu laikā mums blakus ir konsultācija punkts, kur jūs gaidīs pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomas pārstāvji. Un tagad es jūs iepazīstināšu ar mūsu viesiem, ekspertiem, kas palīdzēs atrast atbildes uz jūsu jautājumiem. Tātad šodien mums ir 3 cilvēki, kas darbojas gan pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, gan juridiski un tehniski spēs palīdzēt ar saviem pieredzes stāstiem. Un tad pirmā ir Jūlija Fillera, kas darbojas jurisprudences jomā. Viņai ir arī nama pārziņu kvalifikācija, un viņa strādā TDA birojā, kurā palīdz rast atbildes un sniedz palīdzību pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos. Otrs mūsu viesis ir Raivis Širmelis, kurš patiesībā ir, viņam ir maģistra grāds vides inženierzinātnē, bet šodien viņš šeit pārstāv dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību Zīļu nams, un tur viņš ir valdes loceklis. Un, protams, arī asociācijas mājoklis biedrs. Un trešais viesis ir Vita Preimane, kura ir tulkotāja juridiskajā birojā. Un arī šodien viņa šodien pārstāv gan asociāciju mājoklis, gan arī dzīvokļu īpašnieku biedrību Saule Raunā, kurā viņa ir valdes locekle. Kā jūs redziet paši, ka pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā nav tikai jomas profesionāļi, kas ir ieguvuši attiecīgo izglītību, ir arī dažādi cilvēki ar citām profesijām, kam rūp savas mājas attīstība un pārvaldīšana. Un tagad es sākšu jums ar vienu tādu jautājumu, kur es gribētu dzirdēt jūsu viedokli vai jūsu pieredzi, kas ir tādi populārākie, visbiežāk sastopamās problēmas, ar kurām jūs esat saskārušies no dzīvokļu īpašnieku vai iedzīvotāju puses. Tā. Nu, kurš pirmais? Jā, es varu sākt. Tā kā mēs īstenojam šobrīd siltināšanas projektu, ja tad šos pēdējos 2 gadus visbiežāk jautājumi, protams, saistīti ar projektu. Kas būs, kāds būs, cik būs un ko mēs varam izlemt. Ja? No tādiem praktiskākiem jautājumiem parasti visbiežāk ir par pozīcijām rēķinā. Jo mēs praktizējam tādu lietu, ka ja ir kāds īpašs pasākums, tad ir atsevišķa pozīcija, par to samaksā un tad ir vieglāk, skaidrāk un saprotamāk. Bet jautājumi vienmēr ir, jā. Un no tīri saimnieciskiem tie parasti pagalma lietošanas jautājumi, kurš mašīna liek, un tādi ļoti praktiski. Paldies! Tā, Mēs arī šobrīd atjaunojam savu māju, un tāpēc es teikšu, ka iedzīvotāji vēršas pie manis nevis ar problēmām, bet ar saviem jautājumiem, un es esmu nedaudz tāds kā izziņu birojs un komandu centrs. Viņi uzdod jautājumus, kad mums uzliks radiators vai noņems radiators, un kad mums būs
tas, un kādi ir celtnieku plāni, un kāds ir grafiks, un kāpēc man krūmiņi ir pie mājas nocirsti, un kāpēc man nav ūdens, un šādus jautājumus. Paldies! Jā, labdien visiem! Es sniedzot juridisko palīdzību pārvaldniekiem un arī dzīvokļu īpašniekiem, visbiežāk sastapos ar tādu jautājumu, kā nezināšanās un informācijas trūkums. Tieši jautājumos, kas skar lomu sadalījumu starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem. Otrais, varbūt aktuāls jautājums ir piespiedu zemes attiecības izbeigšana, arī ļoti populāra mums Latvijā, un arī pārvaldnieki ir spiesti un palīdz kopībām un dzīvokļu īpašniekiem šo jautājumu vismaz uzsākt un realizēt. Un trešais jautājums, vispopulārākais laikam saistīts ar remontu darba veikšanu. Tad dzīvokļu īpašniekiem nav skaidrs, kāpēc jāveic, vai ir tiešām nepieciešamība to darīt tik steidzīgi, kādā veidā dabūt finansējumu un tā tālāk. Paldies! Paldies jums! Tad tālāk mēs dosimies pie jūsu jautājumiem. Šeit jūs redzat, es esmu apkopojis tādus jautājumus, ar kuriem arī es esmu visbiežāk saskārusies, kurus esmu dzirdējusi no kolēģiem, kaimiņiem, saviem pārvaldamo māju iedzīvotājiem. Un šeit es lūgtu arī jūs iepazīties ar jautājumiem. Arī noteikti jūs esat dzirdējuši vai paši uzdevuši šos jautājumus. Tādēļ es gribētu tagad dzirdēt jūsu tādu atbildi vai ieteikumu, kā rīkoties, ja, piemēram, mājā ir milzīgi ūdens zudumi. Vai esat saskārušies? Noteikti esat saskārušies ar šādu situāciju. Mēs esam saskārušies, kad ir jautājumi, kāpēc ir tik liela zuduma. Ja, un savukārt mūsu praksa ir tāda, ka mums kopumā zudumi mazi, ja, un tāpēc šo te zudumu noteiktos periodos, piemēram, varētu būt reizi gadā, mēs vienā dienā nolasam visus skaitītājus. Un tad arī ieliek rēķinā. Ja, un tad ir tā, ka vienreiz gadā ir tā 5 eiro starpība. Un tad ir daudz jautājumu. Tiem, kas to nav pievērsuši tam uzmanību. Ja? Bet tas pirmais, ko mēs parasti darām, ir paskatāmies tos kopējos rēķinus, vai nav tā, ka kādā dzīvoklī cilvēki dzīvo un ūdens netiek tērēts. Es pats paskatos kopā ar elektrību, ja elektrība tērē un ūdeni netērē, tad tāda. Bet mums parasti tā nav. Ja? Ūdens patēriņa starpība mums nav bijis liela. Tie vai nu kāds remonts bijis, tad ir lielāk, tā kā vismaz mūsu māja nav. Un mēs vismaz 2 reizes esam balsojuši par attālināto nolasīšanu, un vienmēr esam izvēlējušies neuzstādīt viņus, ja, jo neredzam ekonomisko pamatojumu. Ja. Patēriņa starpība 5 eiro gadā, tur neviena attālinātā nolasīšana nestrādā. Vienīgais, kas būtu komforts, ja, jo īpašniekiem nebūtu jānodod skaitītāji katru mēnesi. Tas ir vienīgais, bet pagaidām cilvēki izvēlās nodot, nevis komfortu pret nezināšanu. Paldies. Jums varbūt tās ir kāda cita pieredze? Es varbūt arī varu 2 vārdos izteikties par šo tēmu. Tad tas ūdens starpība un zūdums var rasties ļoti vairāku iemeslu dēļ. Ja? Tā ir arī kaut kāda novecojuša ūdens sistēma, ja? Un nepareizi uzstādīt skaitītāji. Un mūsu viedoklis, ka jautājums par ūdens zūdumu ir tomēr attiecināms uz pārvaldnieku. Pārvaldniekam, kā tādam labam saimniekam jāpadomā par savām visām dzīvojamām mājām un jāizdomā kaut kādu metodu, kura tiešām atbilst, kurā risina šo jautājumu, jo tiem zudumiem nevajadzētu būt. Un ir dažādi varianti, kā to izdarīt. Iespējams, ka varbūt lemt jautājumu par kaut kādu skaitītāju, vienas kompānijas skaitītāju uzstādīšanu, procesu kontrolēšanu, jo tiešām tas var ietekmēt turpmāk.
Un, piemēram, manā rīcībā esošā informācija, ka tomēr tas attālināto skaitītāju nolasīšanas sistēma ir visefektīvākā. Nu, varbūt tomēr vajag pamēģināt, bet tur ir ļoti svarīgs moments, ka visiem dzīvokļu īpašniekiem jābūt uzstādītiem tiem skaitītājiem, ja? Un tāpēc šo jautājumu vajag risināt, nu, tādā pārvaldnieku līmeņā. Tad vajag padomāt, pamēģināt, paskaidrot daudz dzīvokļu mājām, ja? Un iespējams, ka risinājums būs atrasts. Ja? Paldies. Tā, mikrofonu varētu palūgt. Šeit. Jā, māja 45 dzīvokļi, uzstādīti ir attālinātie skaitītāji. Koeficients 1,4. Regulāri ir starpība. Jāmeklē kaut kur citur. Vai tika veikta visi iespējamas darbības, lai atrastu to problēmu, jo tiešām tur ļoti daudz kritēriju. Piemēram, Piemēram, kaut kāda novecojuša sistēma, kaut kur ir zudums, kaut kur tehniskie bojājumi tur iekšā tajā sistēmā. Vai viss minētais tika izdarīts no sākuma līdz galam? Jo tie skaitītāji ir pēdējais aspekts. Vēl var pateikt no pieredzes, paskatīties katru dzīvokli individuāli, iziet cauri. visi uzskaitās. Nu, attālināt skaitītāji, visi uzskaitās. Attālināt nolasāt skaitītāji. Visi nolasās, katru mēnesi nolasīt. Katru mēnesi koeficientu. Vēl varētu būt iespēja ar ievadu skaitītāju problēmas. Ūdens apgādes kompānija. Lūgums mikrofonā runāt. Es piekrītu par to, ka ievadas skaitītājs, ja es te vietā iemaisījos, ievadas skaitītājs tik tiešām ir pakalpojums sniedzēja pārziņā, ja? Un es varbūt drusciņi nobraukšu no tēmas par to, ka tika atcelts jautājums par dzīvokļu skaitītāju verifikāciju. Mans viedoklis galīgi greizs jautājums, jo viņi bija savādāk jārisina, taču ievadas skaitītāji vēl aizvien tiek verificēti. Un man pieredzē bija situācija, ka 3 mājās bija liela ūdens zudumi, 2 mājās iedzīvotāji paši veica šo ievadu skaitītāju verifikāciju un nomaiņu, un tika konstatēts, ka šie skaitītāji tik tiešām neatbilst, viņu darbība neatbilst. Ja? Labi, mēs pieprasījām ūdens pakalpojumu sniedzējiem kompensāciju, tas viss tika veikts. Bet 3. mājā šis pakalpojums sniedzējs pats mainīja šo skaitītāju un ved uz verifikāciju, un tika atzīts, ka šis skaitītājs tomēr atbilst. Un kā tad un mēs izdarījām visu. Mēs baudījām katru dzīvokli, mēs nolasījām, nerunājot par to, ka viņi tiek nolasīti visi vienā laikā. Es lūdzu iedzīvotājiem arī fotogrāfijas atsūtīt. Man atsūtīja visi dzīvokļi fotogrāfijas. Tika pārbaudīts, vai nav kaut kur zudumi. Tika runāts par pilošiem krāniem, tekošiem podiem, jā. Un gala rezultāts ir kāds, tad, kad pakalpojums sniedzējs veic šo verifikāciju, tad skaitītājs atbilst. Ja? Tā kā šis nav ļoti viennozīmīgs jautājums, es vairāk to runāju no tāda viedokļa, aizstāvot dzīvokļu īpašniekus, jo ar visu šo atcelto verifikāciju viņi tik un tā ir tā kā mazi ķīlnieki tomēr pret pakalpojumu sniedzēju. Bet, atvainojos, ja nebija par tēmu. Paldies! Es varu piebilst, ka noteikti arī kāds neatkarīgs eksperts varētu palīdzēt šādos jautājumos. Paldies jums! Nākamais jautājums, ko ļoti daudz iedzīvotāji jautā, ir par rēķinos iekļautajām pozīcijām. Un man šķiet, ka es vēl neesmu saskārusies ar tādu māju, kur nebūtu kāds iedzīvotājs, kas neuzdot jautājumus un nezinātu par to, kas tad ir iekļauts šajos te rēķinos. Vai jums tā ir bijis? Ne tieši man, bet Jelgavā viena māja 12 dzīvokļu. Nesaprata, kāpēc viņiem ir iekļauts rēķinā 1800 gadā par ventilācijas tīrīšanu, ko mūžā neviens nav redzējis.
protams, šis jautājums būs pārvaldniekam, bet vai jums ir tāda pieredze bijusi? Es domāju, Jūlijai droši vien juridiski noteikti ir bijusi tāda saskarsme ar jautājumu par to, kas tad rēķinos ir iekļauts un vai tas ir pamatoti. Par to es arī pašā sākumā savu uzmanību akcentēju uz to, ka tie rēķina pozīcijas par kaut kādiem mistiskiem remonta darbiem, par kuriem tie dzīvokļu īpašnieki nezina, parādās. Bet, ja mēs runājam tā nopietni par šo jautājumu, tad par tādām pozīcijām nevajadzētu būt rēķinos. Arī jautājums par pārvaldnieka zināšanām, par pārvaldnieka kvalifikāciju, tad, ja viņš ir labs saimnieks, godīgs saimnieks, tad viņam jāizskaidro visai mājai, un mājai jāzina, ko tad mēs visi kopā darām, un katrai pozīcijai jābūt saprotamai un bez iebildumiem. Protams, ja mēs runājam par to, ka iespējams parādās, par ko tagad mūsu klātesošā dāma pateica par to, ka mēs mēģinām remontēt kaut ko, kas vispār neeksistē mūsu mājām, tā jau ir pretiesiska darbība, jā, tādām nevajadzētu būt, bet viennozīmīgi rēķinos mēs varam redzēt tikai tādus datus, kas ir pamatoti ar kaut ko, tad pārvaldniekam jāiekļauj rēķinā izdevums par obligātām darbībām, par kaut kādiem remontdarbiem, par uzkrājuma fondu, un tad viss mums likumdošana un likumdevēja normatīvā bāzē, visas pozīcijas ir zināmas. Ja? Jautājums, vai dzīvokļu īpašniekiem ir skaidrs, par ko tad šeit iet runā, ja? Tas ir pavisam otrs jautājums. Tāpēc, bet viennozīmīgi katram dzīvokļu īpašniekam ir tiesības pajautāt un pārjautāt pārvaldniekam, kāpēc viņš saņem tādu rēķinu, par ko šeit iet runā. Un tur ļoti daudz un ilgi mēs varam runāt, došu vārdu arī kolēģiem. Paldies. Vita, kā ir jūsu mājā? Jums māja ir noteikti tāda vienota kopība, ja esat gājuši vienoti uz renovāciju, tad noteikti arī esat atsaucīgi, viens otram palīdzat, bet kā ir ar šādiem jautājumiem? Vai tomēr pozīcijas rēķinos ir tāds biežs jautājums? Mums varbūt nav par pozīcijām rēķinos jautājumi, bet ir tāds diezgan uzjautrinošs, ka cilvēki ļoti bieži nepamana kaut ko, kas ir izdarīts, un kad tu viņiem saki, ka mums ir nomainīti, piemēram, kāpņu telpā logi, viņi ir stipri pārsteigti, jo viņi nav to ievērojuši. Un par šīm pozīcijām rēķinos man pašai ir bijis, ka mājai ir pārbūvēts dumvats, un pārmūrēts, un es saku, nē, es neko tādu neesmu manījusi, ka te kaut kas tiks pārmūrēts, bet kaimiņiem man saka, jā, bija 2 vīri, pagājušajā nedēļa bija, viņi tur augšā kaut ko darīja, tā kā ne visu arī ir iespējams pamanīt un novērtēt reizēm. Šeit es droši vien varu piebilst tikai to, ka katrai pozīcijai jābūt pamatotai, un nevar būt kāda pozīcija, par kuru iepriekš īpašnieki nav bijuši informēti. Vai jūs piekrītat man? Tā ir. Labi. Vēl viens jautājums. Ko darīt, ja māja ir sliktā stāvoklī un kaimiņi nevar vienoties par remontdarbiem? Kā ir bijis jums? Raivi? Mums ir bijis dažādi. Jo 20 gadu laikā mēs esam lēmuši par dažādiem jautājumiem, lielākiem, mazākiem projektiem, taču parasti viens risinājums ir runāt. Un tad ar laiku cilvēki arvien vairāk saprot, un ja tas ir apzināts lēmums kaut ko nedarīt, tad tas ir apzināts lēmums. Tā kā sarunāties, un tie daži, kas saprot, ko vajag, to arī virz. Ja? Piemēram, siltināšanas projektu, es teiktu, ka mēs kā 10% no īpašniekiem sākām, un tad jau arī pārējie pievienojās un atbalsta. Un joprojām ir virkni cilvēku, kuri vienkārši atbalsta, viņi balso par, bet viņi neiesaistās praktiski, ja? Un tas, manuprāt, arī ir pilnīgi pieņemami. Tas jau ir ceļš uz labklājību. Vita? Es pievienojos Raivim, ir ļoti svarīgi daudzreiz stāstīt
cilvēkiem ļoti bieži, pat atkārtojot 3. un 4. reizi to, ko tu skaidri atceries, ka tu jau esi stāstījis, bet cilvēkiem tā ir jauna informācija, un tajā brīdī, kad viņiem ir vairāk zināšanu, viņi arī nav vairs tik satraukti, un viņi nepretojās vairs, viņi saprot, kāpēc tas ir vajadzīgs, un piekrīt tos darbus veikt. Jā, paldies. Es šeit varu... Jā, Reivi. Un, ja drīkst piebildīšu, ka tad, kad mēs lemjam, mēs vienmēr, es vismaz viennozīmīgi saku, ka mēs drīkstam nolemt nedarīt, ja? Par skaitītājiem nolemt nemainīt, par projektu nolemt nebūvēt, ja? Jo tad, manuprāt, ir daudz vieglāk lemt, ka tu zini, ka ir iespējas izvēlēties jā vai nē. Paldies. Es šeit varu piebilst par to, ka komunikācija savā starpā ir vienojošais aspekts. Un komunikācija ir tas pamats, ar kuru vispār tālāk var iet kaut ko un cīnīties, lai māja būtu labklājīgi un laimīgi iedzīvotāji. Un vēl viens jautājums, ko gribētu jums uzdot, ir, ko darīt situācijās, ja mēs jautājam, bet pārvaldnieks nesniedz informāciju, piemēram, par uzkrājumiem, par rēķinu pamatojumiem, par kaut kādām citām lietām, par kurām noteikti būtu jāsaņem informācija, bet pārvaldnieks vienkārši nereaģē vai nesniedz šādu informāciju. Varbūt es sākšu atbildēt uz šo jautājumu. Tad informācijas pieprasīšana un saņemšana ir dzīvokļu īpašnieku tiesības. Tas ir nostiprināts likumā, un pārvaldniekam jāsniedz informāciju un jāatbild uz jautājumiem, kas tiešām pataisnā attiecas uz pārvaldīšanas darbībām. Piebildīšu to, ka ļoti daudz informācijas atrodam BIS sistēmā, tā ir jauna sistēma, un tur tiešām jābūt informācija par veiktiem maksājumiem, par plāniem uz 1 uz 3 gadiem. Protams, ja pārvaldnieks nenodrošina informācijas ievietošana BIS sistēma, tas ir pārkāpums un vajag kaut ko darīt. Tomēr tad kādu informāciju var pieprasīt un kādu nevar pieprasīt, šeit ir jautājums tāds teoretisks, bet tiešām izmantojam savas tiesības godprātīgi, nemocam pārvaldnieku ar jautājumiem, uz kuriem nav atbildes vai kuriem nav kaut kāda tiešām reālā nozīmē, pārvaldīšana, jā, vienkārši tāpēc, ka mēs gribam pastrīdēties. Un arī piebildīšu to, ka mums šajā sakarā tad informācijas pieprasīšanā ir spēkā iesnieguma likums, tad ja personā sniedz kaut kādu pieprasījumu un iesniegumu ar lūgumu atbildēt uz jautājumiem, bet pārvaldnieks to nedara. Arī pārvaldnieks šajā sakarā ir atbildīgs saskaņā ar pārvaldīšanas likuma pantu, tad ir iespējams iesniegt iesniegumu pašvaldības policija un tiks ierosināts administratīvs process. Jā? Tad pārvaldnieks tiks motivēts no valsts puses tomēr rīkoties atbilstoši. Paldies! Un tālāk es gribētu dzirdēt arī jautājumus no jums. Šeit, ja kāds negrib uzdot klātienē jautājumu, var izmantot šādu te aplikāciju Slido, un šos te jautājumus es saņemšu sev telefonā un nolasīšu skaļi, un mēs mēģināsim kopīgi rast atbildes. Tā kā esat laipni aicināt uzdot jautājumus, un atceraties, neviens jautājums nav muļķīgs. Jebkurš jautājums ir aktuāls, un varbūt aktuāls arī kaimiņiem un citiem cilvēkiem. Tālūk. Mums vajag mikrofonu. Jautājumā par atbildēšanu uz iesniegumiem pārvaldniekam. Cik ilgā laikā ir jāatbild? Jo pārvaldnieki mēdz būt dažādi juridiski, traktēti. Viens ir kompānija, otrs ir biedrība, trešais ir vienkārši dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona, kura pārvalda varbūt nelielu māju vai lielu, bet tiesības viņam to darīt ir. Ja viņam ir pilnvarojums, kāds ir laiks, termiņš, kurā ir jāatbild pārvaldniekam, vai tie termiņi atšķirās biedrībai no juridiskas personas un kādā termiņā es kā dzīvokļu īpašnieks varu cerēt, ka es saņemšu atbildi uz savu rakstisko, protams, jautājumu.
Un biedrībā, un kooperatīvas sabiedrībā, un SIA, veicot pārvaldnieka funkciju, atbild par informācijas sniegšanu saskaņā ar pārvaldīšanas likumu. Tur ir konkrēti uzrakstīts pienākums un arī sekas. Ja viņš nepilda savu funkciju, tad viņš ir administratīvi atbildīgs. Bet termiņš. Termiņš, mēs piemērojam, nav termiņš rakstīts likumā, diemžēl, bet mēs piemērojam iesnieguma likuma paredzēto termiņu 30 dienas. Bet tur nav tagad 14 dienas. Kādreiz bija 14, tagad ir 30. Paldies. Tas ir vēl piesmēdināties. Tas nav. Jā, Tā, man ir kāds, jā, tā, mikrofonu. Man ir tāds jautājums. Apsaimniekošanas maksa iekļauta maksa par sētnieku, ja? Sētnieka pakalpojumiem. Iedzīvotāji redz sētnieka vienu reizi gadā. Tā ir patiesība, ja? Un es, kā dzīvokļu īpašniece, varu uzrakstīt, piemēram, pārvaldniekam iesniegumu, pārreicināt man, piemēram, apsaimniekošanas maksu dēļ tā, ka sētnieks ieradās tikai vienu reizi gada. Un pakalpojumam jābūt, saņemtam, nevis tā deklarētam. Ja kas griezties pēc tam tiesa. Varat lūdzu varbūt precizēt, Jā, jūs redzējāt to aprēķinu par izdevumiem. Tur ir iekļauta pozīcija, sētnieku alga, pareizi es Jā, sapratu? sētnieku alga. Un kāds tur ir apjoms paredzēts? Apjoms 6 stundi katru dienu. Jā. Jā, un iedzīvotāji redzēja sētnieku vienu reizi gadā. Varbūt viņš strādā tad, kad jūs neredzat? Nē, Pastāv tāda Nē, iespēja? nē. Visi par to zina. Šeit droši vien jautājums, vai ir nekārtīga apkārtne vai vida? Nesaņemts pakalpojums. Tāds jēdziens ir, ka es sapratu. Nesaņemts. Es varu, piemēram, atnākt pie mūsu pārvaldnieka, lai viņš man pārreicinātu šito reiciņu par manu dzīvokli, varbūt arī kaimiņam. Un pēc tam, ja viņš to nedara, griezties tiesā. Tad mēģināšu salikt pa plaukteņam. Pirmais jautājums, vai tiešām sētnieks nestrādāja? Ja, un nebija darbā visa paredzēta periodā. Tad jums jāgriežas ar pārvaldnieku, es domāju, ar šo pirmo jautājumu, lai viņš pierāda to, ka tiešām sētnieks izpildīja savu pienākumu, savu darbu veicis. Iespējams, ka mēs tiešām runājam par negodīgu pārvaldnieku, kurš tikai dokumentāli noformējis šo pakalpojumu, šo funkciju pildīšanu. Un, kad jūs saņemsiet atbildi uz šo pirmo jautājumu, mēs varam padiskutēt par otro jautājumu. Teoretiski, ja tiešām pakalpojums netika sniegts, jums ir iespēja prasīt pārēķinu. Jūlija, paldies. Es gribētu dzirdēt viedokli no jums, kā esošajiem mājas iedzīvotājiem, vai nav tā tomēr, ka sētnieks ir tas cilvēks, kurš ir visvairāk vajadzīgs ziemā, tad, kad sasniegs sniegs, un tad, kad rudenī lapas sabirst, un sētnieks varbūt tās nav redzams tajos brīžos, kad viss ir kārtībā. Kāda jums būtu pieredze? Mēs savu sētnieku redzam katru rītu. Es arī piekrītu, ka sētnieku mēs zinām un redzam, bet tā kā mēs esam paši apsaimniekotāji, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, mēs zinām, kurš ir sētnieks, zinām, cik bieži tas jādara, mums nav tāda problēma. Ja? Bet šajā gadījumā es ieteiktu skatīties pārvaldīšanas līgumu, ja tā, es ceru, ka ir noslēgts. Līgumu nav. Lūk, jā, tā tad viss ir atbilstoši līgumam. Jo, ja ir līgums un ir pielikums, tur jūs varat skatīties, cik reizes. Jā, un viss, ir kooperatīva sabiedrība. Viņš strādā pēc veca laika likumiem un Nē, nav pēc vecā laika likumiem. Mums, lai cik interesantā būtu situācija, tātad mums ir dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība. Mēs divi kaimiņi, kā dzīves valdes locekļi, slēdzam līgumu ar citiem diviem kaimiņiem, kas pārstāv dzīvokļu īpašnieku kopību.
Un mums ir līgums pat, ņemot vērā, ka abās pusēs ir īpašnieki. Tāpēc līguma noslēgšana tikai normāla formalitāšu sakārtošana, lai jums būtu skaidrība. Un jums būs līgums, pārvaldīšanas līgums, un būs arī pielikums ar visiem darbiem. Tas ir par nākotnē, par situāciju, ka tad es, kas sapratu, Jūlijas varu prasīt pārreiķiņu. Tas Jā. Jautājums, kuru jūs uzdodat, konceptuāli risināms ar pārreiķinu veikšanu, bet tikai tur ir pirms jāizdara nepieciešami soļi, jāpieprasa un jāpierada, kas un kā, ja? Tāpēc viennozīmīgi mēs varam šo situāciju pabeigt ar pārreiķinu veikšanu. Bet tas, ka nav līguma, padara to situāciju daudz grūtāk, jo jūs nevarat pierādīt, kas nav izpildīts. To es gribu man uzsvērt. ir bildes, video un tā tālāk. Bildes par to, ka nav. Nē, ka mēs paši mazgājam kapņu telpas un kādi viņi ir netīri un tā tālāk. Es saprotu, šis ir diezgan tiešām tāds sarežģītāks jautājums, jo jāsāk, protams, būtu ar līgumu, bet es jums ieteiktu arī pienākt pie mums, pie kāda vai no mājokļa biedriem vai konsultāciju punktā, jo šis jautājums būtu tāds diezgan interesants, tādu kopīgi atrisināms. Ja? Paldies! Tā, vēl kāds jautājums? Man bija slaido arī kāds jautājums. Tā, un ko darīt, ja pārvaldnieks neved mājas lietu bisā? Ko darām? Vai jums visiem ir bis lietas atvērtas? Un kā jums? Kā pārvaldnieks, bet arī kā dzīvokļu īpašnieks. Redz savu informāciju par savu māju. Kā jums ir? Mēs redzam. Jā, mēs arī redzam. Es varu teikt, ja pārvaldnieks nedara savu darbu, nomainiet pārvaldnieku. Es runāju kā īpašnieks. Jā, nomainam pārvaldnieku. Kas? Nu, šobrīd nekādu soda sankciju nav paredzētu pārvaldniekam, ja viņš to nedara. Bet, protams, ierosinājums mainīt pārvaldnieku vienmēr var tāds būt, bet jebkurā gadījumā māju kopībai ir jāprasa pārvaldniekam. Pašiem dzīvokļu īpašniekiem vajadzētu sadarboties un kopīgi vērsties pie pārvaldnieka. Kā jūs domājat? Es pilnīgi piekrītu, jo viss sāks ar īpašnieku. Ja, tā kā šodien šo tēmu atklājot, Dats jau teica, ja īpašnieki ir aktīvi, bet tikai jāatcerās, ka mājas kopība ir īpašnieku kopums. Ja nevar viens īpašnieks iet un teikt, ka viss ir pareizi vai nepareizi, ja tur ir vajadzīgs vairākuma viedoklis, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja. Bet tāpēc kopš šī gada ir šī dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ļauj vieglāk risināt jautājumus nekā pirms tam, kad nebija. Ja. Tagad ir daudz lielāks iespējas kopš šī gada. Nu, uz šo jautājumu es gribētu tādu kopsavilkumu un teikt, ka tomēr dzīvokļu īpašniekiem kopā jāsanāk un jāvēršas kopīgi ir pie pārvaldnieka. Un tas ir uzreiz spēks un ierocis cīņā uz labāku nākotni mājai. Vēl jautājumi par bisu? Ne par bisu, bet ko darīt, ja pārvaldnieks neslēdz līgumu ar kopību? Tad slēdzam līgumu ar citu pārvaldnieku. Ko jūs sakāt? Jā. Vai visiem ir līgumi? Jums taču ir līgumi. Jā, mums ir ļoti, ļoti izsmaļošs līgums, pie kura mēs ilgi strādājām, taču dzīvē viss ir citādāk. Diemžēl. Bez līguma jau nevar pieregistrēties bisā pārvaldnieks. Piekrītu. Jā, es arī gribēju papildināt, ka, ja nav līgums, kompānija nevar uzskaitīt vai sievai biedrība sevi par pārvaldnieku kā tādu, jo viņš nav pārvaldnieks, tā ir vārds, vienkārši atsevišķais vārds, tāpēc līgumam jābūt, un pēc pieredzes pateikšu arī, ka ir daudz dzīvokļu kooperatīvu sabiedrības, kuri strādā jau sen, bet neskatoties uz to, viņi tomēr ievēro esošo likumdošanu un pārslēdz jaunus līgumus ar kopību. Tas bija pirmais solis, ar ko mēs sākam mainīt mūsu sistēmu esošo. Un sodi nav tikai tāpēc, ka mums ir pārējais laiks, ja, un mums vajag laiku vienkārši visiem pierast, saprast, uzzināt, un tad būs sodi viennozīmīgi. Tā nepaliks.
Par līgumiem es vēl gribētu pajautāt, kāda ir prakses. Es redzēju uz praksē, ka līgumus slēdz gan pārvaldnieks ar katru dzīvokļu īpašnieku individuāli, un tad ir arī praksē, ka pārvaldnieks slēdz tādu koplīgumu. Kāda jums ir prakse? Jā, tiešām ir tāda situācijas, kad ir līgums ar katru dzīvokļu īpašnieku, vēl papildus ir līgums ar kopību un vēl ir kaut kāds līgums, jā, bet principā līgums nosaka to, ka līgumam jābūt noslēgto ar kopību. Un kādā veidā kopība var šo tiesību realizēt, arī rakstīts likumā, tātad vai no lēmumu, jā, ar kopības lēmumu mēs nolēmām noslēgt līgumu, vai no kopība izvēlās kaut kādu pilnvarotu personu, un tad pilnvarotu personu noslēdz līgumu kopības vārdā. Mehanizms ir aprakstīts. Jā, mūsu gadījumā ir kopības lēmums, pilnvarot divus īpašnieks noslēgt pārvaldīšanas līgumu ar kooperatīvu. Paldies! Man tagad ir tāds viens cits jautājums no pieredzes. Kā jums vedās ar balsošanu? Kā jūs savās mājās organizējat balsošanu? Jo paši zinām, ka ar balsošanu iedzīvotāji ir diezgan kūtri un nav tik vienkārši savākt nepieciešamās balsu skaitu, bet, teiksim, no manas prakses, tā kā es to veicu, es vienmēr runāju ar katru īpašnieku individuāli. Kā jums veicas ar balsošanu? Pastāstiet. Mums ir ļoti līdzīgi. Jā, pirmkārt izsūta e-pastā, pēc tam ir piedāvājums katram iemest paskastītē, kas vēlās, piemēram, WhatsAppā vai uzzvanīt, un pēc tam, protams, arī runā ar katru individuāli. Tā kā es teiktu, ka viss ir vienlaicīgi un paralēli, bet mēs jau apmēram zinām, kuram kaimiņam vajag pateikt, pie kur vajag pieiet, jā, un tā ir atslēga. Komunikācija. Es parasti sazinos ar kaimiņiem un skaidroju viņiem, par ko mēs balsosim, un tad tie cilvēki, kuri netiek uz to sapulci, viņi nodod balsojumu pirms sapulces, un tad kopsapulcē mēs nobalsojam, ņemot viņus vērā. Vai viegli bija savākt balsis uz renovāciju? Patiesībā man smieklīga pieredze ir tāda, ka daudziem dzīvokļiem mūsu mājā ir noņemti zvani pie durvīm dzīvokļos, un lai kaut kā vispār saprastu, kāds ir mājas iedzīvotāju viedoklis, vai viņi vēlas kaut ko darīt, man vienkārši bija jāņem dārza šķērs un jāsit pa metāla durvīm, lai kāds man ielaistu un atvērtu, lai es varētu noskaidrot, kas ir šī dzīvokļa īpašnieks un kā ar viņu var sazināties. Bet ilgākā laika posmā es esmu savākuši tādu visu kontaktu kolekciju un jā, cilvēkiem uzdodot jautājumu, vai viņi vēlas kaut ko darīt, viņi pārsteidzošā kārtā teica, jā, ir laiks kaut ko darīt, un ja kāds kaut ko darīs, mēs atbalstīsim. Paldies. Jā, mums ļoti palīdz WhatsApp grupa, jo mēs pirms oficiāli balsojumu veikšanas, mēs bieži vien veicam kādu balsojumu WhatsAppā, un ja tur skaits, ka nebūs, tad nemaz netaisa. Tā kā komunikācija WhatsAppā. Paldies. Savukārt es no pieredzes varu teikt otrādi. Mēs esam sapulcēs organizējuši balsošanas, un tad precīzi WhatsApp grupā iegūstam tādu viedokļu aptauju, tad kāds būtu tas gala rezultāts. Bet konceptuāli parasti sapulcēs tiek nolemts tas gala rezultāts. Tāda ir mana pieredze. Mēs arī darām tā, ka mēs tomēr izrunājam jautājumus jau tiekoties pirms sapulces, un sapulcē mēs vienkārši tikai vēlreiz to visu skaļi izrunājam, tas ir pastāstām un vienkārši nobalsojam. Nekāda tirgošanās un klaigāšana un kaut kādas milžu cīņas sapulcē nenotiek. Visa skaidrošana notiek pirms sapulces, ilgi un bieži un daudz. Paldies. Vai jums, saprot, vairākas mājas ir, vai ne? Divas. Vai vienlīdz grūti vai viegli ir sasniegt rezultātu balsojot abās mājās? Dažādi. Par siltināšanas projektu bija salīdzinoši līdzīgi.
Jā, bet par dažādiem citiem lēmumiem ir bijis, ka vienā par otrā pret. Paldies. Tā, mums ir jautājums, kāda ir veida man kā īpašniekam uzzināt, kāds ir kopējais aktuālais mājas parāds? Nu, noteikti vēršoties pie pārvaldnieka, vai ne? Mūsu gadījumā es teiktu, ka nē, tāpēc, ka šis parāds tiek atspoguļots katrā rēķinā. Mājas kopējais parāds ir norādīts rēķinā. Katru mēnesi. Tā ir pārvaldnieka labā prakse. Mūsu mājā ir tāpat. Brīnišķīgi. Nu, tātad vērsties pie pārvaldnieka, ja nav zināms līdz šim, bet tā to vajadzētu zināt, nu reizi gadā noteikti. Tam būtu jābūt kādā atskaitē iesniegtam vai kā savādāk, bet šai informācijai jābūt principā zināmai visu laiku. Ja? Un vēl man jautājums tāds no jūsu pieredzes ar konflikta situācijām. Kā jūs risināt konflikta situācijas? Vai jums pastāv mājā konflikta situācijas starp kaimiņiem, starp dzīvokļu īpašniekiem, starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku? Asociācija mājoklis bieži dodas pieredzes apmaiņas braucienos gan uz ārzemēm, gan uz citām Latvijas pilsētām. Un vienā šādā braucienā Tartu kāds atjaunotas mājas valdes loceklis teica, ka tas ļaunākais, ko jūs varat darīt, ir ar kādu savā mājā sastrīdēties. Pacentieties to nedarīt. Jums vēlāk tas ļoti apgrūtinās darbu. Un katru reizi, kad man ir tāda sajūta, ka es vairs nevaru izturēt, un es laikam kaut kā, es domāju, elpot dziļi, noskait līdz 10, saņemies, un mēs iztiekam bez konfliktiem. Nu, es teiktu, ka es gan kā kaimiņš, gan kā dzīves valdes loceklis ik pa laikam konfliktēju ar kaimiņiem, jā, jo es arī atsevišķos gadījumos, kad šķiet, ka jāsauc policiju, manuprāt, ir jāsauc policiju, nevajag mēģināt atrisināt pašiem zem deķa, jā, un tāpēc ik pa laikam, es vienkārši uzziņāju, kāda kaimiņiena man nerunāt, es zinu, ka es esmu pateicis kaut ko, kas aizskar viņu, jā, tā kā es teiktu, ka nevajag baidīties no tādiem, normāliem konfliktiem, jā, jo tie ir dažādi viedokļi, bet tie parasti par praktiskām lietām. Saka, ka konflikti attīst situācijas. Jā, es varbūt arī divos vārdos vispār dzīvojama māja. Katra dzīvojama māja ir tā kā mini pasaulē. Tur dzīvo ļoti dažādi cilvēki, ir ļoti zinoši, ļoti gudri. Ir tādi, kuri tehniski neko neprota, ir strīdīgie cilvēki. Tāpēc, viennozīmīgi katra māja ir kāds viens pārstāvis no kategorijām. Un varbūt arī pārvaldniekam šajā sakarā vajadzētu būt tādam labam mediātoram. Ja tomēr ir konflikts starp dzīvokļu īpašniekiem, viņi tiešām skries pie pārvaldnieka. Tā ir pirmā instance, kur viņi zvanīs, stāstīs, runās un mēģinās tad saņemt kaut kādu atbalstu, un pārvaldniekam būtu labi būt kā mediātors un konflikta situācijas mēģināt atrisināt. Es varu piepilst no savas pieredzes, ka dzīvokļu īpašnieki arī, ja viņiem kaut ko aizrāda pārvaldnieks, tad viņi to uztver mazliet savādāk, nekā ja to kaimiņš viņam pasaka. Un tad arī ir tās situācijas ir diezgan tādā nogludinās, tā maigāk, teiksim, tā tiek atrisināts. Tā ir, ja? Vai ir kādam klātesošiem kāds jautājums? Jā, lūdzu mikrofonu. Labdien! Es esmu dzīvokļu īpašnieks, un mūsu biedrība apsaimnieko dzīvokli 15 vai 20 gadus vai kaut kas tāds. Šo 20 gadu laikā es nereizi neesmu saņēmis ne jautājumu vai kādu ziņu no cita dzīvokļu īpašnieka par jebko. Ierastā prakse ir, aiziet pie pārvaldnieks runā, kas ir viena kundze, kas jau tur 20 gadus ir. Sākumā viņa māju nosiltināja, tagad ir klusums. Paldies šim pasākumam, es uzzināju, ka mums kā dzīvokļu īpašniekiem ir īstenībā jāsāk runāt un jāsāk prasīt, un mēs to drīkstam, un droši pat likums saka, laikam, ka to vajag darīt. Forši, es godīgi saku, nezināju, jo man neviens to nepateica. Bet tā kā mēs savā starpā nekomunicējam, ar mani neviens nav prasījis, es pieņemu, ka citi arī nerunā. Varbūt, kā saka, kundzes tur brīvā laikā vai kā, bet nezinu.
Kā varbūt visvienkāršāk un jēdzīgāk ir uzsākt, piemēram, šo komunikāciju mūsu 60 dzīvokļu, kur ir raips portrets starpā, lai, varbūt mēs tiešām sāktu izveidot kaut kādu to sajūtu, ka, hei, tad mums bišķiņ tam pārvaldniekam jāsāk kaut kas prasīt. Es uzreiz gribētu piebilst, ka mums arī šodien vēlāk būs tāds pasākums par veiksmīgām un neveiksmīgām kopienām, kā vispār ir uzsākt komunikāciju savā starpā. Es noteikti aicinu jūs tur arī atnākt un paklausīties. Bet šeit noteikti viedoklis un pieredze būs kādam no kolēģiem īsumā. Īsumā, piemēram, mūsu gadījumā, tā atjaunošana un kopsapulces, protams, bija tāda ļoti vienojoša lieta. Cilvēki nāca un iepazinās, bet vislabāk strādāja, piemēram, pagraba talka. Jo tad, kad cilvēki atnāk un kaut ko kopā strādā, viņi beidzot ierauga tās sejas, viņi ir pārsteigti, ka ir tādi visādi sakarīgi cilvēki. Es varbūt piebildīšu, ka mūs šīs sapulces pa lielam nerīko. Un nekāda kopīga pasākuma arī nav, jo neviens jau nerunā savā starpā. Mēs paši viņus rīkojam. Jāpieprasa un jāorganizē. Tā, mīļie klātesošie, mēs tuvojamies finiša taisnē. Mums ir jautājumi. Un laikam, beidzot, cilvēki arvien vairāk un vairāk grib uzdot jautājumus. Es tiešām jūs aicinu nākt uz konsultāciju punktu. Tur abas dienas būs mūsu vērtīgie padomu devēji. Lūdzu, nāciet, jautājiet, un mēs jums palīdzēsim rast atbildes uz šiem te jautājumiem. Paldies jums visiem par šiem jautājumiem, un es gribētu noslēgumā dzirdēt no mūsu ekspertiem no katra tādu vienu unikālu padomu, ko darīt aizejot mājās, lai māja strādātu veiksmīgāk. Sāksim ar Raivi. Mans pirmais ieteikums būtu, puisim, kurš jautāja par to, kā iesākt, ja? Manuprāt, ir jāiet bisā, jāapskatās kaimiņu kontaktu un vismaz ar 2 tuvākiem kaimiņiem jāiepazīstās tuvākajā nedēļas laikā. Paldies! Nē, tagad ir bisā lieliski iespēja apskatīties. Ja kādreiz to nevarēja, bet tagad var ieiet bisā un tu var apskatīties savus kaimiņus un pa telefonu numuru ieraudzīt tur. Bet jārunā ar īpašnieku. Es paturpināšu atbildi jauniem cilvēkam par komunikāciju. Vienkārši aiziet un pajautājiet, ko viņi domā par mājas, uzlabošanu vai apsaimniekošanu vai sakopšanu, ka jums liekas tā, vai viņi piekrīt, vai viņiem ir citi priekšlikumi. Un tā palēnām runājiet ar vienu, ar otru, ar trešo, un tā jūs arī iepazīsieties. Viņi nekož parasti. Paldies. Jūlija, lūdzu tu. Jā, to, ko es dzirdu no pēdējā klausītājā jautājuma, tad laikam nav nekādu problēmu ar pārvaldīšanu. Ja cilvēki dzīvo, viss notiek, viens otru nezina, iespējams. Jā, tāpēc es visiem novēlu, jums nav problēmu un jums nav nepieciešamība komunicēt vienkārši par katru jautājumu. Tad noslēgumu tiešām varu pateikt to, ka ļoti svarīgi ir pareizi sadalīt lomas, zināt, tad kāda ir kopībai loma, kāda ir pienākumi dzīvokļu īpašniekiem, kāda ir loma pārvaldniekam, jābūt profesionālam pārvaldniekam, zinošam pārvaldniekam un komunicējām viens ar otru. Es vēl varētu piebilst par to, ka jāsāk varbūt ir vienkārši ar sveicināšanos, pasveicinot kaimiņu un uzsmaidot. Tas jau ir pirmais solis ceļā uz mājas tādu draudzīgu kopienu. Jūs piekritīsiet man? Jā. Es gribu teikt paldies ikvienam no jums. Jūs visi esat brīnišķīgi, un es ticu, ka, ja man būtu tādi kaimiņi kā jūs šeit, es būtu vēl laimīgāks iedzīvotājs. Un es ceru, ka ik viens no jums no šī te pasākuma vismaz kādu padomu vai domu paņems līdzi uz mājām, lai rīt varētu jau kādu pirmo soli veikt savas mājas labklājības veicināšanā.
Ja? Vai jums vēl ir kaut kas novēlējums kāds? Lūdzu, novēlējumu mūsu dzīvokļu īpašniekiem. Lai katram dzīvokļu īpašniekam ir ļoti labi, gudri, aktīvi kaimiņi, un lai jums visiem ir ļoti profesionāls un ļoti labs pārvaldnieks. Es varu novēlēt sarunāties un varu nomierināt, ka ideāli jau nekad nebūs. Ja? Būs gan konflikti, gan kas, bet tas padara dzīvi interesanti. Tā kā sarunājamies un uz priekšu. Paldies. Un, ja gadījumā kāds ir tas, kurš uzskata, ka no manis nekas nav atkarīgs, tad palīdzēsim tiem, kuri uzskata, ka viņi var kaut ko mainīt uz labu. Paldies. Mīļie, tad vēlreiz jūs atgādināšu, ka mums ir konsultācija punkts ar pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomas speciālistiem. Nāciet, uzdodiet savus jautājumus gan šodien, gan rīt. Un šovakar mums vēl ir vakaru stāsti par māju veiksmīgām, neveiksmīgiem kopības risinājumiem. Paldies jums visiem!